Čau, zini kā, kad tu sāc spēlēt kaut ko, mācīties, jā, es vienkārši priecīgs par to, ka tu kaut ko vari nospēlēt. Jo vairāk tu sāc ieiet dziļāk tajā dārā, jo vairāk tev liekas, ka sarežģītāk, krutāk un tā tālāk, bet visi profesionāli nonāk beigās pie tā, ka tāpat vienam neinteresē, ko tu māki, cik tu māki. Galvenais ir kāds izklausās. Un tas, ka tu māki nospēlēt kaut kādu nenormālu ātru vai sarežģītu breiku, īstenībā neko nenozīmē. Tas ir krūti, jā, to var izmantot, bet brīžiem kaut kāda sarežģīta ātra breika vietā, tu vari vienkārši ielikt pauzi, vienkārši neko nenospēlēt 2 sekundes. Un tas pēc tam skanēs daudz svarīgāk un spēcīgāk pēc šīs mazās pauzītes, jā? Tāpēc, ja tu esi iesācējis vai pat, ja tu esi pro, vienkārši padomā par šito.